Par mākslīgā intelekta rīku iepirkumu līguma cenu un brīvā tirgus cenu salīdzināšanas monitoringu. Mēs uzdodam kā pienākumu tieši nevis visām funkcijām, bet tieši šīm, lai IUB, izvērtējot iepirkums, izmantot mākslīgā intelekta rīkus. To var pastāstīt nozares pārstāvi, ka šādi rīki ir. Mēs redzam Eiropā, ka ir atsevišķas valsts, kas jau izmanto mākslīgā intelekta rīku, būtiski atslūgojot valsts pārvaldē nodarbinātos, būtiski uzlabojot, izķirot dažādas aizdomīgas gadījumus vai gadījumus, kad brīvajā tirgū cena ir būtiski zemāka nekā iepirkumā par vairumu ir lielāka. Ja? Kas, manuprāt, arī sabiedrība bieži vien šādi pat pārsimts tūkstoši iepirkumu reizēm kaitina vairāk nekā, un arī uzmanība ilustrējās uz tiem krietni lielāk nekā varbūt uz lielākiem pat būvniecības iepirkumiem. Šis ir tas, ko sabiedrība sagaida, tas ir tas, ko tehnoloģijas mums piedāvā, un tas iet kontekstā ar birokrātijas mazināšanu, ar valsts pārvaldes efektivitāti, kur mēs nosakām nevis, ja viņi gribēs, viņi jau var darīt, bet ka mēs pasakām, ka tas ir jādara. Par to ir šis priekšlikums.